marts, kaķu laiks. Ūsāņi ļaujas mīlas rotaļām un vēlāk visi pagalma pilni ar klēņojošiem kaķiem. Kā neutralizēt šo situāciju? Dieva likumos nav pieņemams sterilizēt dzīvniekus, kur šai pasaulē ieradušies, lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi un vairotos. Bet pastāv tādi jēdzieni kā laiks, vieta un apstākļi. Un šajos apstākļos, kuros dzīvo klēņojoši kaķi, jādzīvo arī cilvēkiem. Kaķiem ir ļoti ērti šeit visādos pagrabos, caurumos, šķūnīšos, pažobelēs ielīst, pārziemot, izdzīvot. Un tad rezultāts tāds, kad ir tie mazie kaķēni. To zina visi Rīgas iedzīvotāji. Gandrīz pie katras mājas ir viņi aizpužņojušām acīm slimi. Un tad ir tās teorijas, ka viņus vajag barot vai nevajag. Un tad vetārsts saka, nevajag viņus barot, tad viņi izmirs. Bet tas ir civilizēti. Nesakārtotās atkrituma tvertnes daudzdzīvokļu namu pagalmos ir labs veids, kā izdzīvot pat tad, ja māju iedzīvotāji kaķus nebaro. Tāpēc mērdēt klēņojošas sminkas badā nav nekādas jēgas. Vienu gadu nocīnījusies ar maziem kaķēniem, tas ir nocīnīties, nozīmē paņemt viņus, izārstēt, izdalīt. Tad mums kaimiņi dažus paņēma, es paņēmu vienu kaķēnu, mana māsa paņēma vienu kaķēnu. Un tad tā bija tā pirmā kaķene, ko es domāju, nē, es negribu pēc pāris mēnešiem vēlreiz to visu. Un es viņu aizvedu izsterilizēt. Atbildīgā rīdzniece Līga sazinājās ar Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi, kurā noskaidroja veterinārās klīnikas, kurās pagalma dzīvniekus iespējams izsterilizēt par pašvaldības līdzekļiem. Pat laban Līgas pagalmā mitinās 6 kaķi, no kuriem 4 ir kaķenes. Tās no Līga aizvedusi un sterilizējusi. Kaķi īstenībā ir tādi paši Rīgas iedzīvotāji, kā mēs cilvēki, suņi, vārnas, žurkas. Katrs dzīvo no mums savu dzīvi, un katram no mums ir savu funkciju. Kaķiem tā funkcija ir uzturēt to līdzsvaru, jo, ja pēkšņi Rīgā pazudīs kaķi, tad varat nešaubīties, grauzēji savairosies, jo katrs īstenībā dara savu darbu, lai arī reizēm mums liekas, ka tur viņš neko nedara. Rīgas doma pēdējo gadu laikā izstrādājusi īpašu programmu un gadā apmaksā apmēram 1000 kaķu sterilizēšanu. Tādējādi palīdzot atbildīgajiem rīdziniekiem izveidot veselas, aprūpētas kaķu kolonijas. Patversmē ielas kaķus neuzņem, jo pirmām kārtām viņi nevar dzīvot iesprostoti, viņi pieraduši dzīvot savos pagalmos brīvā dabā, un, protams, viņiem būtu labāk palikt tajā ierastajā vidē. Un tieši tāpēc ir tā sterilizācijas programma, noķer, sterilizē, atlaiž, ko finansē Rīgas doma, uz kuru cilvēki var pieteikties. Un tad, kad tie kaķīši tiek izsterilizēti, protams, tās ir kolonijas, kur ir cilvēki, kas viņus apkopja un baro, tad tie kaķi vairs neskaitās bezsaimnieku kaķi, viņi ir jau kolonijām piedaroši kaķi. Dzīvnieku aizstāvji aicina arī citas pilsētu pašvaldības rast finansējumu savu pilsētas kaķu aprūpei. Ja mēs nevaram nodrošināt viņiem aprūpi, un tas arī nav normāli tik milzīgam kaķu skaitam nodrošināt aprūpi. Ja? Šeit katram dzīvoklī ir vismaz 2 kaķi, piemēram, mūsu mājā. Ja? Tad tas ir ļoti civilizēti, nesāpīgi jārisina. Un tas ir veids, es gribu aicināt visus tam pievērst uzmanību, kam ir kaut kāda atbildības sajūta šim jautājumam pievērst uzmanību, jo var to cilvēks izdarīt. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 60 83, maksa 1 lats.